Sveiks, mans mīļais skatītāji! Vai tev ir kādreiz bijis, ka pūšās vēders vai sāp? Ja jā, tad nākamais stāsts ir tieši tev. Šodien Goodlife privāta klīnikā tiekamies ar ārstu gastroenterologu Sabriju Abdelmasī, un mēs ar viņu šodien runāsim par kairinātas zarnas sindromu. Īstenībā šodien es esmu nācis pie jums ar konkrētu mērķi izzināt. Es domāju, mums arī skatītājiem kopīgi jāpastāsta par tādu, jāsaka, 21. gadsimta problēmu, kas skar, kā izrādās vairums mums, kairinātas zarnas sindroms. Gudīgs pateikt, tas ir gandrīz viena no visbiežāk sastopama problēma mūsu nozare. Problēma ar kairinātas zarnas sindromu ne jau, ka tur ir kaut kas nopietni patoloģiski. Problēma ir, ka tas problēma ietekmē dzīves kvalitāti. Ja mēs runājam par kairinātas zarnas sindromu, ja jūs atļaujat, tas, diemžēl, bieži vien ietekmē cilvēki no 15 gadi pat vecuma līdz 40. Tad mēs atkal runājam par visproduktīvāk, visaktīvāk cilvēki. Simptomi ir tādi, kā vēdera vilkšana, tā kā uzpūties, tā kā jūti, ka tev negremojās tas viss līdz galam, un tāda smaguma sajūta, un tas viss tāds, man liekas, tas vēders liekas tāds saspīlēts, nav forša sajūta. Esmu daudz dzirdējis, ka ļoti daudz pacienti nav diagnosticēti. Vairums cilvēku sadzīvo ar tiem simptomiem. Varbūt, doktori, pieķersimies šai diagnostikai. Galvenais problēma ir sāpes. Tas varētu būt pa vidu, pa labi, pa kreisi. Izmantot pacientam vārdi. Mēs runājam par zarnām. Par zarnām, tieši tā. Abdomināla rajonā, kā saka. Bet problēma ar šīs sāpes, ka viņam intensitāte varētu arī būt savādāk. Mainās, piemēram, ja cilvēks jūt, ka bišķiņ spāzmveidīgi sāp parādījās, īslaicīgi un viss, tad viņi aizmirst par šito. Līdz tā momenta, kad tas sāpes liekni vai viņš sāk atkārtot biežāk, bet tas sāpes arī varētu būt saistīti ļoti bieži ar vēdera izēju, konsistenci, biežumu. Un ļoti bieži viņi var jūt labāk pēc vēdera izēju vai nu arī sliktāk. Ir arī, piemēram, vēdera uzpūšanas. Un jūs padomājat, ja mums ir jauna dāma vai jauns cilvēks, un viņi grib kaut kur iet uz teātru, vai tas dod ļoti psiholoģisku stresu arī pacientam. Tāpēc mēs sakām, ka tā sāk ietekmēt dzīvesveidas kvalitāti. Es jūtos ļoti vientuļa, ka mani reāli neviens nesaprot. Mani ārsti sauca caur puķītēm par simulanti, darbā neuztvēra nopietni. Arī slimības lapas man negribēja taisīt vaļā, jo ārēji neizskrās, ka man ir slikti. Es arī strādāju tādu darbu, kurus nedrīkstu rādīt savas emocijas. Tā kā es varu smaidīt, viss ir kārtībā, bet iekšēji man vienkārši plīst dzārļus, teiksim tā, no sāpēm. Tā arī mēdza būt, ka ir tie krampji. Un tā arī nācās dzīvot un eksistēt. Es arī daudz esmu lasījis to, ka tiek lausta mīti par to, ko vairums cilvēku saka, viss sākas galvā. Viss sākas smadzenēs, bet, kā mēs zinām, zarnas ir lielākais imunitātes orgāns, un, manuprāt, tieši zarnas visjūtīgāk reaģē uz tādiem mūsdienu stresa faktoriem. Mēs ļoti labi tagad saprotam, ka mūsu zarna ir vesela pasaule. Kā izrādās? Jā, un tur ir triljoni baktēriju, un viņi nav pavelti tur sēž, ka viņi ir ļoti ietekmīgi mūsu vispārējais organismu. Un izrāda vēl interesantāk, ka viņi arī var ietekmēt mūsu gārstāvokļus. Un smadzenes var arī ietekmēt, kāda baktērija vairāk tur var dzīvot. Un to mēs saucam par divu virziņas komunikāciju starp mūsu centrālo nervus sistēmas un mūsu draugi vai nedraugi, kas dzīvot mūsu zarnā. Doktor, varbūt tad arī turpinājumā mēs sapratām, kāds ir šis pacients, kas viņu satrauc, bet varbūt ķersimies klāt, kā mēs viņam varam palīdzēt. Kas ir tas, kas šobrīd tiek piedāvāts pacientam, kas ir tā terapija? Mēs nākam iekšā tāda era, kur probiotikas, jeb tādi labvēlīga baktērija,
Un paldies Dievam, informācija tagad mums pietiekuši daudz, lai mēs varam arī rekomendēt cilvēku to lietot, it īpaši, ja ir caurēja vai nu aizsētiems, vai nu pat arī stress, tā kā mēs runājam, jo mēs zinām tiešām, ka ir tie baktērija, kas var ietekmēt mūsu gārstāvoklis, mūsu psihologiski vērtēšanas, jo tas ir ļoti svarīgi kairināta zarnas sindroma cilvēkiem, vai ne? Pirmām kārtām noteikti jāsāk ir ar diētu. Protams, ka uzturs to ļoti ietekmē. Šeit es ieteiktu katram cilvēkam atnākt individuāli parunāties ar speciālistu, atrast sev piemērotu plānu. Ir dažādas diētas, ir piemēram tā saucamā FODMAP diēta, ko iesaka cilvēkiem ar kairinātu zarnu sindromu. Ir visādas diētas, kur mēs vienkārši izvairāmies no produktiem, kas var kairināt zarnus, kas varbūt, piemēram, glutēnu saturoši produkti, saldumi un tā tālāk. Arī mēs kompānija Lila Love Your Life esam bijuši ļoti sociāli atbildīgi, radot produktu ar nosaukumu Biotika Gastro IBS. Kombinācija veido 5 specifiski baktēriju celmi, 2 no tiem ir laktobacillus un 3 no tiem ir bifidobakterijumi, bet kas ir ļoti svarīgi, kad apakšā tur ir ļoti liela zinātne, jo katrs celms ir vēsturiski pētīts izolēti. Ļoti labi. Un tad viņi ir salikti visi kopā. Un 2022. gadā ir milzīga publikācija, kur parāda šos te efektus, jo šis te sastāvs ir dots tieši pacientiem, kuriem ir kairināts zarnu sindroms. Varbūt mēs kopīgi varam iziet cauri. Es saprotu, jūs arī esat iepazinies ar šo pētījumu un skatītājiem varam izstāstīt, kas ir tie galvenie ieguvumi. Galvenais mērķis bija, tā kā es atkārtotu, tas sāpes sindromu, vēdra uzpūšanās, vēdra izies, un galējā mērķis bija, kā tas cilvēks, šī probiotikas palīdzēja viņu uzlabot savu dzīves kvalitāti. Tie, kas lietoja, tas probiotika viņiem bija labāk, bet arī tas efekts turpināja līdz 4-6 nedēļas pēc tam. Tas nozīmē to, ka tās baktērijas turpina apdzīvot zarnu, tas nozīmē, ka viņi dominē tie slikti, varam pateikt, baktērija. Un tas zarna, kur viņi dzīvot, viņi arī jūt labāk, un līdz ar to arī centrāla nervu sistēma sāk jūt, ka tur dzīvot mani draugi. Tas ir relatīvi ļoti izsavērts. Viņam ir iespēja beidzot 1-2 nedēļās gūt jau kaut kādus pirmos panākumus. Tas ir baigi liels progresu, un man ir liels prieks vēlreiz saprot, ka jums būs tādi bakteri pieejama tagad mums arī Latvijā. Protams. Tas ir ļoti labi. Mēs cenšamies, mēs ceramies, ka būs labs rezultāts un labas informācijas. Biotika Gastro IBS ieteicams lietot 1 kapsulu dienā. Ieteicamais lietošanas ilgums vismaz 3 mēneši. Pierādīti uzlabojumi jau pēc 14 dienu lietošanas. Uzlabo vispārējo zarnu veselību, samazina cauries biežumu un smagumu, atvieglo neregulārus aizcietējumus, atvieglo pastiprinātas gāzu uzkrāšanās zarnās biežumu un smagumu, mazina vēdru uzpaušanās biežumu un smagumu. Biotika Gastro IBS nesatur glutēnu un laktozi. Un, protams, svarīgs jautājums ir par izmaksām. Izmaksas šobrīd ir vidēji 29 eiro. Tas ir priekš viena mēnesi. Es domāju, ka mēs to varam pārvērst ļoti vienkārši 1 kapsula dienā. Ja viņi dod labs tāds efekts, ka mēs gaidīsimies, ticiet mani, tas nav liels cenas pie tāda problēma. Paldies, tas ir tā vērts. Biotika Gastro IBS ir vienīgās probiotikas Latvijā, kas paredzētas kairinātas zarnu sindroma simptomu atvieglošanai, kuras oficiāli atzīst Gremošanas slimību biedrība, kurā sevi apvieno vadošos gastroenterologus Latvijā. Bet kas vēl, daktari, ļoti svarīgi, kas arī ir tāds jauns jēdziens, ko, manuprāt, gala patērētājiem ir jāizstāsta, viena no šīm 5 baktērijām ir psihobiotika. Vai jūs varat vienkārši izstāstīt, kas ir psihobiotika? Mēs tikko runājam, ka pat, ja jūs atceraties, pirms mēs sākam šodien, es jums te tikko atkal atnāca vēl viena jauna informācija, kas liecina, ka mūsu draugi, kas dzīvo tresnē zarna, viņi var stunda pēc stunda dienā ritma mainīt mūsu garstāvoklis. Un tiešām ir tādi baktēriji, kas ražo, teiksim, pozitīva hormoni, neurotransmiti, kas ietekmē mums pozitīva veidā. Doktori, lieliski, es tiešām šodien esmu sasmēlies ļoti daudz informācijas. Es vairāk esmu uzzinājis, kas ir kairinātas zarnu sindroms. Savukārt es ceru,
jūs esat iepazinies, kas ir vietējā farmācijas zīmola Lila Love Your Life jaunums ar nosaukumu Biotika Gastro IBS, kas satur 5 specifiski mērķētas baktēriju celmus. Un kas ir interesanti, kāpēc mērķētus? Tāpēc, ka šie probiotika celmi, ja baktērijas ir domāts tieši šim pacientam. Jūs tagad esat no tiem, kas sākas par šito domājot, un jau mums ir produkti Latvijā. Tas ir baigi liels tāds progress. Es saprotu, ka jūs gaidījāt šādu produktu. Ļoti gaidu, un es ceru, ka tiešām mēs redzēsim drīzumā smaidu uz mūsu kairināta Zannas sindroma pacientu. Šogad Latvija svin 20 gadus Eiropas Savienībā. Mēs ielūkosimies, ko Latvija, kā Eiropas Savienības dalība valsts, ir iegūsi, lai mūsu pārvietošanās būtu drošāka, ērtāka un vidē draudzīgāka. Dosimies uz Rigas lidostu Rīga, kas 20 gadu laikā ir krietni mainījusies. Ceļi mūs ir vienojuši cauri laikā. Tie aizved mūs pie mīļajiem un tuvajiem, ļauj satikt sen neredzētus cilvēkus, iepazīt jaunas vietas un iespējas, kā arī atgriezties pie savām saknēm. Ceļi un transporta infrastruktūra Latvijā turpina attīstīties. Īpašu izaugsmi tā ir piedzīvojusi pēdējos 20 gados, kopš esam daļa no Eiropas Savienības. Raidījumu ciklā Izaugsmes ceļš mēs ielūkosimies, ko Latvija ir ieguvusi kā Eiropas Savienības dalībvalsts, lai mūsu pārvietošanās būtu ērtāka, drošāka un videi draudzīgāka. Un mūsu stāsts sākas Rīgas lidostā, kur atrodamies šodien. Garas rindas uz pasu vai vīzu kontroli. To noteikti atceras ik viens, kurš aktīvi ceļoja 2000. gadu sākumā. Viens no galvenajiem ieguvumiem, ko ir izjutis gandrīz ik viens lidostas Rīga apmeklētājs, ir mūsu iespēja bez vīzām ceļot uz vēl 26 Schengenas zonas dalībvalstīm. 22 no tām ir Eiropas Savienības dalības valstis, bet vēl Schengenas zonā ietilpst Īslande, Norvēģija, Šveice un Lihtenšteina. Tāpat mēs vairs neesam ierobežoti ceļojumam atvēlētajā laikā. Pateicoties Eiropas dalībvalsts statusam, ik viens Latvijas iedzīvotājs var ceļot uz jebkuru Schengenas zonas dalībvalsti bez ierobežojuma laikā, no 3 līdz 6 mēnešiem, atkarībā no katras dalībvalsts atšķirīgajiem noteikumiem. Tas ļauj mums katram padziļināt, iepazīt un izzināt citu valstu kultūru un vēsturi. Bagāžas sagatavošana katram ceļojumam ir svarīgs brīdis, lai bez stresa dotos uz drošības pārbaudi. Atļautie un neatļautie priekšmeti, atšķirīgi nosacījumi rokas un reģistrētajai bagāžai. Rīgas lidostā ir ieguldīts ievērojams darbs, lai katru ceļojumu padarītu vēl drošāku. Ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstu Rīgas lidostā ir uzstādītas jaunākās paudzes sprākstvielu atklāšanas iekārtas gan rokas, gan reģistrētajai bagāžai. Ieguvumi pārbauža efektivitāti un katra ceļojuma un lidojuma drošība. Papildus bonus, ja tava bagāža tiek pārbaudīta jaunajā iekārtā, tev vairs nav no somas jāizņem nec šķidrumi, nec elektroiekārtas. Līdz Rīgas jaunā termināļa uzbūvēšanai jaunās sistēmas darbosies ātrās drošības pārbaudes līnijā, ģimenes līnijā un tranzīta zonā. Vai tava bagāža kādreiz ir aizkavējusies vai lidojums ticis atcelts? Pirms iestāšanās Eiropas Savienībā pasažieru tiesības šādā gadījumā bija atkarīgas no aviokompānijas, ar kuru pasažieris izvēlējās ceļot iekšējās politikas. Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā visi pasažieri saņem palīdzību un kompensāciju atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem regulējumiem. Respektīvi, ja ceļojums nenotiek kā plānots, visi pasažieri saņems palīdzību un konsultāciju neatkarīgi no biļetes cenas vai izvēlētā piegādātāja. Tagad tu vari saņemt kompensāciju arī tad, ja tavs lidojums tiek anulēts, atcelts vai kavējas ilgāk nekā 3 stundas. Bet noskaidrosim, kā paši pasažieri jūtas par šīm pēdējo 20 gadu izmaiņām. Ja skatāmies tik tālā pagātnē, tā bija cita iekšējā izjūta, kad tas ir kaut kas tāds, kas ir sarežģīts, ilgi un rūpīgi plānojams, kas ir saistīts ar dažādām formalitātēm, ar kā likums ar pasas nodošanu. Pēc tam tas ir pats ceļojums, kurā tevi no sākuma sagaida dažādas pārbaudes, sākot jau ar vīzām un beidzot ar ilgāku laiku, jebkurā procedūrā un formalitātē. Tā kā tā sajūta, ka tu vari
vienkārši ar dažu podziņu palīdzību iegādāties savu biļeti. Tā, protams, nebija pat nojaušana, ka tas varētu būt arī tā. Man šķiet, ka šodien lielākā atšķirība tā, ka ceļot ir tikpat viegli kā elpot. Tāpat kā iziet ārā, vai mēs vienojamies satikties parkā šeit Rīgā vai kādā citā pilsētā, tā ir kļuvusi par mūsu brīvības daļu. Un visu, kas mums ir apkārt, mēs ātri pieņemam, kā paši par sevi saprotam. Ar Eiropas Savienību fondu investīcijām īstenotie projekti lielākoties ir tehniski sarežģīti un specifiski, tāpēc paliek ikdienas ceļotājiem nepamanīt. Tomēr mēs pamēģināsim tos skaidrot, pastāstot par ieguvumiem no ieguldījumiem RIKS, Rīgas lidostas infrastruktūrā, drošībā un klimata neutralitātē. Infrastruktūra nosaka jebkuras lidostas piemērotību dažādu gaisa kuģu apkalpošanai. Ne tikai ēkas, skrejceļš, manevrēšanas ceļi, peroni un stāvvietas, bet arī elektroapgāde, ūdensapgāde un citi risinājumi. Pēdējo 10 gažu laikā RIKS Rīgas lidosta ir kļuvusi par Baltijas reģiona galveno lidostu. Tāpēc tālredzīgi ieguldījumi infrastruktūrā ir viens no panākumu būtiskiem faktoriem. Izmantojot Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējumu, šajos gados esam iegūši skrejceļu, kas spēj uzņemt jebkura tipa gaisa kuģus, jā, arī vislielākos. Atjaunots arī kravu perons, kas īpaši piemērots kravas lidmašīnu apkalpošanai. Būtiski pieminēt ugunsdzēsēju jaunā depo izbūvi lidostas teritorijā. Iepriekšējā depo ēkas bija fiziski nolietotas, tāpēc izbūvējot jauno depo, ir uzlabota lidlauka un pasažieru drošība, samazinot ugunsdzēsības komandas nokļūšanas laiku līdz nelaimes vietai. Savukārt 2023. gadā tika atklāts jaunais izbūvētais heliports, jeb helikoptera nosēšanās laukums, kas, protams, primāri tiek izmantots medicīniskās palīdzības glābšanas dienestu, kā arī militāro un valstu valdību helikopteru uzņemšanai. Savukārt jauni manevrēšanas ceļi un uguņu sistēmas padara Rīgas lidostu par drošu un ērtu gaisa satiksmei, vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi. Ietekme uz vidi. Saīsinot manevrēšanas ceļus, lidmašīnai ir nepieciešams mazāk laika un degvielas, lai dotos uz savu paredzēto stāvvietu vai nokļūtu uz skrejceļa. Arī šis darbs ir izdarīts par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, izbūvējot jaunu ātrās nobraukšanas ceļu vairāk nekā 12,000 kvadrātmetru platībā. Modernizētie manevrēšanas ceļi samazina atmosfērā nonākošo siltumnīcu gāzu apjomu par 700 tonnām gadā. Vienkāršāk izsakoties, tas ir tikpat daudz, cik 700 lidojumi no Parīzes uz Ņujorku. Mazāk patērētas aviācijas degvielas, mazāk kaitīgo izmešu un labāk videi, jo ilgtspēja un virzība uz klimata neutralitāti ir viens no Rīgas lidostas stratēģijas stūrakmeņiem. Bet ko vēl Rīgas lidosta ir paveikusi, lai mazinātu savu ekoloģisko pēdu? Lūk, vēl viens piemērs. Rīgas lidostā ir izbūvēti 2 gaisa kuģu pret apledošanas apstrādes laukumi, jauna drenāžas un meliorācijas sistēma, kas ik gadu novērš aptuveni 300,000 litru pret apledošanas apstrādes reaģentu nonākšanu notekūdeņos. Būtiski, ka piesārņojuma koncentrācija Rīgas lidostas notekūdeņu sastāvā ir samazinājusies par 25%. Kopš 2010. gada ir izbūvēti jauni un rekonstruēti jau esošie lidlauka segumi, samazinot bojājumu iespējamību gaisa kuģiem un atvieglojot to pārvietošanos. Tāpat, pateicoties jaunajai skrejceļa uguņu sistēmai un manevrēšanas ceļu ass uguņiem, lidmašīnas var pacelties sliktas redzamības apstākļos, ievērojami samazinot laikapstākļu dēļ novirzīto vai atcelto reisu skaitu. RIKS Rīgas lidostai ir grandiozi nākotnes plāni, un mērķis kļūt par nākotnes Ziemeļeiropas pilsētvides un ceļošanas centru. Par pašpietiekumu galamērķi, uz kuru mēs dodamies ne tikai, lai lidotu, bet lai attīstītu biznesu, atpūstos vai vienkārši labi pavadītu laiku. Latvijas dalība Eiropas Savienībā ir devusi jaunas attīstības un izaugsmes iespējas. RIKS ir dinamiska lidosta ar lieliem nākotnes plāniem. Kļūt par Ziemeļeiropas ceļošanas centru, veidot ik vienam draudzīgu vidi, kur satiekas draugi, tuvinieki un biznesa partneri. Tam visam vajag vietu, un jau pavisam drīz 2 lielākie attīstības projekti veidos Rīgas lidostu par pašpietiekamu galamērķi un iedvesmas avotu jauniem ceļojumiem, jaunām draudzībām un jaunām uzņēmējdarbības idejām. Jaunās termināļa ēkas būvniecība sāksies jau 2024. gada nogalē. Plaša un moderna pasažieru reģistrācijas zāle, drošības un robežu kontroles zona, veikali un kafejnīcas, bagāžas apstrādes komplekss, jauni piebraucamie ceļi un daudzstāvu autostāvvieta, kā arī savienojums ar Rail Baltica vilcienu staciju. Tas viss tiks būvēts izvēloties videi draudzīgus un ilgtspējīgus risinājumus gan izmantotajiem materiāliem, gan tālākai uzturēšanai.
Otrs lielais attīstības projekts būs Rigs Airport City. Jauna tipa pilsēta Rīgas lidostas pieguļošajā teritorijā 24 hektāru platībā. Viesnīcas un biroju telpas, konferenču zāles, vieta, kur iepirkties, atpūsties un vienkārši labi pavadīt laiku. Pilsēta, kurā viss, kas tev ikdienā nepieciešams, ir rokas stiepiena attālumā. Eiropas Savienības fondu finansējums ir devis nozīmīgu ieguldījumu lidostas tālākai attīstībai. Jaunais pasažieru termināls uzlabos ceļošanas pieredzi ikvienam pasažierim, tā skaitā ģimenēm ar maziem bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, radot ērtākus darba apstākļus arī darbiniekiem. Raugoties ceļotāja acīm, Latvijas 20 gadu Eiropas Savienībā mums ir devuši iespēju ceļot brīvi, droši un vidē draudzīgāk. Protams, nenovērtējams ir Eiropas Savienības fondu investīciju pienesums Latvijas transporta infrastruktūras attīstībā. Tādējādi stiprinot Latvijas konkurētspēju un veicinot valsts ekonomisko attīstību. Un, kā redzējām šodien, lidosta vēl piedzīvos jaunas un aizraujošas pārmaiņas. Un tagad dodamies nelielā reklāmas pauzē. Pēc reklāmas ielūkosimies, kā nezaudēt kustību prieku līdz pat sirmam vecumam. Ja tu domā, ka nevari, tad nevarēsi. Ja tu domā, ka vari, tad varēsi. Tavs ķermenis seko tavam prātam, un mēs taču varam. Jebkāda fiziska aktivitāte ir labāka par absolūtu bezdarbību. Galvenais ir kustēties, ja gribam veselas locītavas, saka 73 gadus vecā Mārīte. Tas ir tāpēc, lai es varētu pelpot svaigu gaisu, apskatīties, kas notiek apkārt. Jo ko dzīvoklī vai mājā, ja? Lasīšu. Cilvēks kustībā, viņš sevi atjauno. Man tāds iespējas. Man liekas, ka jo es vairāk kustos, jo es jūtos jaunāk. Daudz cilvēki arī saka, viņiem ir daudz vieglāk staigāt nekā stāvēt, piemēram. Ja? Tad, kad ir locītavas noslogotas. Un tad tur notiek kustība, tur notiek labāka šī ieļošanās locītavā ar sinoviālo šķidrumu, tiek piegādātas barības vielas. Neskrienat, ja nevarat, ja? Jūs ejat. Galvenais ir iziet ārā un soļot. Justies labi un saglabāt kustību brīvību līdz pat sirmam vecumam. Tas ir paveicams, ja pieskatām savas locītavas. Kā to paveikt? Sakām nē liekajam svaram, mazkustīgam dzīvesveidam un kaitīgiem ieradumiem. Vēl cilvēki nes smagumus. Un viņiem nes produktus no veikala, diezgan smagus tīklus. Vecāki cilvēki ir teikuši man, ka viņi lieto mugursomu, bet arī tas neliekās saprātīgi. Ja mēs nesam uz muguras, tad mums cieš mugura. Būtu prātīgāk, ja cilvēkam ir sāpes locītavās, būtu prātīgāk ņemt šo somu uz riteņiem. Nereizi vien ir dzirdēts pieminam kolagēnu. Ar gadiem šīs olbaltumvielas ražošana organismā samazinās, un tas atsaucās arī uz locītavu veselību. Jautāsim farmaceitam, ko darīt? Kolagēnam ir ļoti svarīga loma locītavu veselībā, jo kolagēns strādā kā locītavu lubrikants, jeb kā mēs arī ar klientiem mēdzam runāt, tas ieļo locītavas. Lai nodrošinātu locītavas ar kolagēnu, to nepieciešams uzņemt papildus, un to var izdarīt ar aptiekās pieejamiem produktiem. Piemēram, cemiogēmze, kurš tagad ir kļuvis 2 reizes spēcīgāks. Tā sastāvā ir jaunākās paudzes bioloģiski aktīvais 1. un 2. tipa kolagēns. Šis kolagēns organismam papildus nav jāapstrādā, tas ir viegli uzņemams un nogādājams tur, kur nepieciešams. Kolagēna daudzums vienā cemiogēmze kapsulā ir pietiekams, lai pilnībā ar to nodrošinātu locītavas. Vēlos ar jums dalīties vienā citātā, ko nesen izlasīju. Tev no sevis ir jāgaida lielas lietas, pirms tu spēj vēl tās paveikt. Lai sokās!